Un arī padalīšos uzreiz ar ekrānu. Tātad, par ko mēs runājam? Mēs visi skaidrs, ka par resursiem, bet resursi ir tāds diezgan slidens jautājums, izplūdis. Mums vajag nofokusēt, kas tad ir tie resursi, par ko mēs runājam. Un tāpēc noprecizēsimies. Pirmkārt, resursi viskaidrāk saprotamie visiem ir nauda. Loģiski tā nauda, ko tu pats nopelni savā darbā, bet arī tā nauda, ko tu dabū dažādos ceļos, kā dāvanu, kā pabalstu, kā honorāru, kā laimestu loterijā, jebkur, kur tu šo naudu varētu dabūt. Ja? Mēs šeit nerunājam par profesijām un par naudas nopelnīšanu tikai šauri. Ja? Mēs runājam par resursiem, kuri var nākt no daudzām dažādām jomām, un faktiski tieši tā arī ir tā atslēdziņa, lai katrs mēs pēc šīs sarunas saprastu, no kurienes tas avotiņš tā kā brīvāk plūst. Protams, resurss ir arī jebkurš kustāmais īpašums. Šeit pa kustāmajiem mēs tikai runājam, ja? Nevis pa zemiem, mežiem, mājām un siltumnīcām, bet tieši par mantām, tādas, ko var pārvadāt no vienas vietas uz otru. Un, protams, arī tur ir visas vērtslietas un faktiski jebkas, ar ko tu var aiziet uz sludinājumu SS, pārdot un konvertēt naudā. Ļoti, ļoti svarīgs resurss ir veselība, jo ja mums nav šī resursa, tad faktiski lielā mērā mēs zaudējam iespēju dabūt jebkuru citu resursu, izņemot pabalstus kaut kādus, vai ziedojumus tur, bet tas galīgi nav tas, uz ko mēs gribētu fokusēties šajā dzīvē. Protams, arī prasmes ir resurss, jebkas, ko mēs varam konvertēt naudā. Šobrīd es konvertēju naudā savu zināšanu par astroloģiju un varbūt savu zināšanu atvērt Zoomu un tam līdzīgi uzrakstīt e-pastus jums. Tātad informācija kā tāda arī ir konvertējama naudā un vispār pasaulē informācija ir trešā dārgākā lieta, tā kā arī resurs. Tātad par visiem šiem resursiem mēs runāsim, lai nebūtu tā, ka vienā brīdī jūs sakat, jā, bet es no saviem radiem mūžam naudu neesmu dabūjusi. Mēs nerunājam tikai par naudu. Varbūt no tā radinieka ir dabūti ķieģeļi no viņa pārpalikušiem, no viņa jaunceltnes, vai kaut kāda ļoti svarīga informācija par to, kur var naudu ieguldīt un nopelnīt vai tam līdzīgi. Tā kā neieciklējamies tikai uz naudu. Tā ir tāda svarīgā lietiņa. Un pirms mēs ķeramies pie katra atsevišķi, es vēlējos jūs iepazīstināt ar tiem personāžiem astroloģijā un grieķu un romiešu mitoloģijā, kuri ir par visādiem labumiem atbildīgi šajā pasaulē. Un, protams, pirmais un galvenais ir Venēra, un es gribu, lai jūs šos te simboliņus iemācaties, lai jūs viņus turpāk labi atpazīstat. Un tā ir, jo kartē jums viņus vajadzēs atpazīt. Tātad Venēra. Ko tad dara Venēra? Venēra īstenībā vairāk atbild par naudas tērēšanu nekā par pelnīšanu, bet līdz ar to, ka viņa ir skaista, piemīlīga, pievilcīga un visādi citādi prot dibināt attiecības, tad viņa resursus dabū arī vienkārši tāpēc par skaistām acīm. Ja? Bet tērētāja numur pirmā, tad, kad mēs izvēlamies kaut ko veikalā vai vienalga izstādē kaut kur, kad mēs izvēlamies, tad tā ir mūsu kartē, mūsu horoskopā Venēra, kura mums novirza aci uz turieni vai uz turieni, ko tad mēs īsti gribēsim. Tas, kurš atbild par bagātību, par izplešanos, par izaugsmi, par visām lielajām pārpilnības un bagātības lietām,
ir Jupiters. Lūk, viņš ar visu savu simboliņu, viņam reku pārpilnības raksts azotē arī ir, un tas ir tas simbols, tā ir tā planēta, ko astrologi ļoti labprāt redz klientu naudas resursu mājās, pie kā mēs tūliņ nonāksim, un kas jums jau ir atzīmētas jūsu kartēs. Ļoti labprāt astrologi to tur redz, jo tas nozīmē, ka cilvēkam ir potenciāls ar resursiem darboties. Un tagad jūs varat paskatīties, kamēr es runāju, jau līdzi savās kartītēs, vai tajos laukumiņos, kas ir iezīmēti zaļi, ir kaut kur Venēra vai Jupiters, kāds no šiem simboliņiem. Ja viņi tur ir, tā tad mēs nepavēlti šeit esam satikušies, tā tad ir nopietna darīšana šajā konkrētajā dzīvē tieši ar resursiem dažādiem. Nu, vēl ir tāds personāžs kā Apolons, jeb saules dievs, un saule atbild vairāk par zeltu, par tādām veclietām, zeltlietām, zelta stieņiem, netik daudz fiziski par kaut ko vai elektroniski kaut ko saskaitāmu, bet drīzāk tādām lietām, kam patiešām ir vērtība, nu nevis kā elektroniskai naudai, kā mēs zinām. Nu un Saule atbild arī par pašrealizāciju, un ja mēs savās naudas mājās redzam šo te simboliņu sauli, tad mums pat profesija var būt saistīta ar resursiem. Vai nu kā privātā kārtā, kā piemēram ekspertam, konsultantam, biznesa žurnālistam vai kaut kā tā, vai, ja tas ir 8. mājā, tad tas var būt arī tiešām cilvēks, kura aicinājums pašrealizācijā ir taisīt naudu, taisīt bagātības, taisīt vērtības, un tas ir tas, kā viņš sevi šajā konkrētajā dzīvē īsteno uz pasaules. Lūk, tā kā nu, droši vien, ka tie, kuri savu sauli tur kaut kur pamana, arī apmēram jūt, ka viņiem ir draudzīgas attiecības ar šo tēmu. Nu, vēl mums ir viens personāžs, nepajokam, vīrs. Principā jau Jupitera brālis, Plutons, bet valda viņš nevis virzemē, bet pazemē, un viņam pieder visas dzīļu bagātības. Visi derīgie izrakteņi un naftas un kas tik viss nē, ko no zemes ārā pumpē. Un vēl viņa pārziņā ir ideoloģija, kā vara, piemēram, internets. Un tas, kurš valda ideoloģiju, tas valda pasauli. Vismaz šajā laikā tā tas ir. Lūk. Bet Plutons naudas mājā, tas vairs nav tik viennozīmīgi, tas vairs gluži nenozīmē to, ka tur ir jābūt profesijai, bet tas var nozīmēt tādu tā kā karmisku piesitienu šim resursu tēmai. Tas var būt cilvēks, kurš dabū ar naudu krāmēties, tāpēc, ka kāds viņa dzimtā ir, piemēram, daudz nopelnījis vai daudz parādus uztaisījis. Nu, tāda ne pēc savas gribas resursu cilvēks, bet ne pēc savas gribas īsti. Bet, nu, tā ir tāda, nu, tiešām ļoti, te mēs runājam par ievērojumiem cipariem, ja? Ja Venēra var savu ambīciju pēc kūkas piepildīt arī ar piecīti un ir laimīga, tad Plutona sakarā mēs runājam jau par 1000
kaut kādiem tūkstošiem, jo tās ir lielas ambīcijas un lieli cipari. Es ceru, ka šos 4 personāžus jūs vai nu esat vai neesat savā 2. un 8. mājā, kas iezīmēts ar zaļu lauciņu kartēs, ko es aizsūtīju, atraduši. Bet ar viņiem vien jau viss tas stāsts nebeidzās. Īstenībā ir daudz sarežģītāk. Šeit es apmēram piezīmēju, kā tas ir, kur tad mēs skatāmies. Mēs skatāmies šos te lauciņus, kad mēs runājam par tiem 4 personāžiem, vai nu atradām vai neatradām tur simboliskos, bet vēl jau katram šai te, katrai šai te teritorijai ir savs saimnieks, savs pārvaldnieks. Un tieši par šiem saviem pārvaldniekiem mēs skatīsimies, kur tad viņi atrodas, no kurienes un uz kurieni mūsu nauda aiziet. Un pirms mēs pie tā reāli pieķeramies, es tiešām nezinu, vai jūs pazīstat zodiaka zīmes, bet es domāju, ka zodiaka zīmes ir tāds, visur viņas ir, un cilvēki viņas arī pazīst. Un ko es ar šo slaidu gribu pateikt, ka katrai zodiaka zīmei ir savs saimnieks. Un izdevas materiālā, ko es aizsūtīšu, un nekas no galvas nav jāatcerās, reku viņi visi ir sarakstīti. Jūsu konkrētajās kartēs es arī esmu pierakstījusi tai svarīgajai tēmai, kas ir pārvaldnieks, tā kā praktiski jums nekas no tā viss no galvas nav jāzina. Šis slaids ir tikai tāpēc, ka, ja kādam citam jūs taisat vīram, bērnam karti, tad jūs zināsiet, kas ir šie te pārvaldnieki, zināsiet, ka katrai zīmei tāds ir. Tātad, un te mēs nonākam līdz reālam piemēram, un es uzliku šo karti. Tā ir, protams, reāla cilvēka karte, bet, lai jūs redzētu, varētu salīdzināt, piemēram, ar savējo un saprast, ka tās tie laukumi, tās astroloģiskās mājas var būt ļoti dažāda platuma, ja viņas var būt biznesa māja un naudas māja, viņas vienādas pretējās. Var būt ļoti šauriņas, var būt ļoti platiņas. Viņas, katra karte ir tik individuāla un unikāla, ka jūsējā vispār nav līdzīga visticamāk šai. Un tas ir ok, jo katram cilvēkam ir citi uzdevumi, un nebūt ne visiem ir par resursiem un par naudu jādomā. Tātad tālāk, lai sekotu līdzi, mēs iesim cauri visām jomām, un jums būs jāskatās kas, jums būs jāskatās, kur šie te, kas ir tajos aplīšos apzīmētie un kartē apzīmētie, kurā no 12 jomām jūsējie atrodas. Tas ir galvenais uzdevums, kāpēc tā karta ir vajadzīga, lai jūs varētu klausīties tieši pie savējās, ja, pie tās, kas attiecās tieši uz jums katru. Un, lai nebūtu vēl arī sajukumu, es esmu pierakstījusi klāt. Ja jūs negribat skatīties kartē, jūs principā varat vienkārši izlasīt, ka jūs otrais mājas pārvaldnieks ir tajā tur mājā, 8. mājas tajā tur mājā. Katram tā māja būs cita. Savās kartēs, tāpēc ir jāskatās. Var tiešām kaut vai tikai lasīt šo te sadaļu. Vispār uz karti neskatīties, ja no viņas bail mums būs. Bet, ticiet man, savu karti cilvēks intuitīvi atpazīst tos kodus. Un varbūt ne pirmajā acu uzmetienā, bet mazliet ar viņu padzīvojoties kopā, jūs sapratīsiet, kā tie zīmējumi veidojās superīgie. Tā, un tagad es uzliku absolūti schematiski neitrāli, lai nebūtu, negribētos piesieties un teikt, kāpēc man ir pavisam citādāk. Tagad jums ir jāzina
tikai tas mājas stāsts pārvaldnieks mājā. Un tātad, ja jūs nav resursu pārvaldnieks, ir pirmajā mājā, tas nozīmē, kāds no viņiem, vienalga 2. vai 8. Ja mēs runājam par 2. māju, tas ir runa par cilvēku pašu, ja pa 8. tad par viņa biznesu. Un, ja jums nav biznesa, tad varat mierīgi laist gar ausīm šo, bet, ja jūsu karte bija no tām kartēm, kur tur vērtīgās bagātību planētas, tur Jupiters un Venēra dzīvojās pa 8. māju, tad iespējams, ka jums tomēr vajag padomāt par kaut vai maziņu, bet par biznesiņu. Bet pamatā tātad tā, pārvaldnieks, lai kurš tas būtu, pirmajā mājā vēsta, ka resurss ir cilvēks pats. Tas, kā viņš izskatās, tas, kā viņš uzvedās, tas, ko viņš prot parādīt pasaulē, kā šovu, kā prezentāciju. Piemēram, cilvēks, kurš pats pārdošanas aģents. Viņa nauda nāk no tā, cik viņš veikli spēja iekarot simpātijas un pārliecināt pircējus. Vai tur cilvēks, kurš ir fotomodelis, tas, kā viņš pelna naudu, ir ar sevi pašu, ja viņam caur to nāk nauda. Varbūt cilvēks vienkārši izskatās tā, ka pie viņa nonāk līdzekļi, un te ir divas puses šai monētai. Tu vari izskatīties tik labi, ka visiem gribās tevi pacienāt, apdāvināt, darbā pieņemt un vispār, lai tu esi firmas seja vai ar tevi sadarboties. Bet varbūt arī tā, ka tu izskaties, tā, ka no tevis, lai atkritītos, vienkārši tā nauda nāk. Starp mums neviena tāda nav. Bet mēdz tā būt, kad cilvēkam samaksā par to, lai viņu neredzētu. Ja? Un tas bija ļoti populāri 90. gados, kad jumts braukāja riņķī un tur visādas kaut kādas dīvainās naudas iekasēja, tad tur savāca tādus cilvēkus, kuriem bija tiešām viņi jau izskatījās tā, kad lai es tev vairs nekad neredzētu šito naudu. Tā. Bet tā tad tas avots ir ļoti, ļoti cieši saistīts ar pašu. Un ja grib, lai tas avotiņš ir plašāks un tur kaut kā labāk viss ar to notiek, ir tiešām liela nozīme šiem cilvēkiem jāpievērš tam, kā viņi izskatās. Kā viņi sevi pozicionē ar visām, ar drēbēm, frizūrām, aksesuāriem, nezinu, nagu laku, jebko, ja. Tajā brīdī, ka cilvēks sāk nepievērst savu uzmanību vai neveidot savu tēlu, viņam šis resursu apjoms automātiski samazinās. Lūk. Tā kā dārgs prieks ir resursu pārvaldnieks pirmajā mājā, jo tas uzliek imidžam savu zīmogu, savus pienākumus. 2. māja. Jā, 2. vai 8. pārvaldnieks ir 2. mājā. Vienalga kādā zīmē, bet 2. mājā. Tad principā saimnieks savās mājās, cilvēks, kuram vajadzētu diezgan labi spēt saprast resursu vērtību, resursu cirkulēšanu, kas par ko kam pienākās, no kurienes kas nāk, tāda dabiska intuīcija, dabisks tāds saimnieka prāts, saimniecisks prāts. Ja. Bieži vien, ja tā ir 2. māja, tad cilvēks vienkārši pats ļoti spēja resursus pārdalīt un atrast, no kurienes dabūt un atrast arī, kur investēt. Ja tas ir 8. mājas pārvaldnieks 2. mājā,
Tad varbūt cilvēks strādā tādā vietā, kur viņam ir ar svešu naudu vai svešiem līdzekļiem vai svešiem resursiem cieši jādarbojas. Piemēram, tas var būt grāmatvedis vai finansists vai iespējams arī valsts ieņēmuma dienesta darbinieks, kuram ir pienākums savu degunu mūsu naudās, tā kā negribās teikt bāzt, bet principā bāzt, jā. Nu, lūk, bet šis ir ļoti veiksmīgs priekš resursu planētām, tas ir ļoti veiksmīgs izvietojums. Te mēs varam arī pie viena paskatīties, kas pa planētām tur dzīvo. Ja jūs pēc tam ierakstā materiālos paskatīsieties, kuru teritoriju tad tā planēta, kas dzīvo otrajā mājā, pārvalda, jūs sapratīsiet, ko jūs barojat, vai kur aiziet jūsu nauda, kam jūs tērējat savu naudu, vai tas ir, piemēram, piektās mājas pārvaldnieks, kas bērni, vai varbūt par veselību, vai varbūt jūs mācaties nemitīgi kursos visu naudu notērēt, to jūs savā nodabā varēsiet palūkoties, kur te tā nauda aiziet. Bet, jā, par otrās mājas izvietojumu mēs tad par resursu pārvaldniekiem otrajā mājā ir iemesls priecāties. Šajā vietā man gribās arī vēl piebilst, ka nav tā, ka mēs visi varam būt miljonāri. Nav tā, ka mēs varam neierobežotu piekļuvi dabūt resursiem. Tas ir atkarīgs ne tikai no tā, ka mūsu dvēseles ir izvēlējušās diezgan nabadzīgā salīdzinoši teritorijā piedzimt finansiāli nabadzīgā, ne citādi. Gan arī no karmiskās bagāžas un karmiskajiem uzdevumiem, ar ko mēs šeit esam atnākuši. Tāpēc pat pie vislabākā novietojuma ir kaut kādi personīgie individuālie griesti, bet to jau tad skatās jau, un tur daudz vairāk faktori jāņem vērā, tas ir privātas sarunas, individuāls sarunas jautājums, bet principā pie tā, cik var iegūt, tad šāds novietojums ir ļoti veiksmīgs. Tad gandrīz, ka tu vari iegūt maksimumu, jo tas ir ne tikai gribās, bet arī ir iedoti instrumenti kā. Un ja tu tos instrumentus neesi atkodis, tad, kā lai saka, tā ir tava problēma. Varbūt tu nemaz nezini, ka ir tādi instrumenti, varbūt, ka tev ir kaut kādi iemesli pēc apcirsti spārni, tu netiki tur mācīties, tu netiki tur strādāt vai kaut kā tā. Bet, es atvainojos, es telefonu nesu izslēgu. Bet, principā, strādāt ar šo varu, mēs vēlāk bišķiņ pastīsimies kā. Trešā māja. Šī ir tā, par ko es teicu, ka varbūt radinieks ir nodrošinājis to, ka varbūt brālis vai māsa, varbūt tante vai onkulis, varbūt klases biedri arī tur ir kursa biedri. Varbūt no šiem cilvēkiem nāk iespēja tikt pie resursiem, un tur ir arī mobilitāte, tātad cilvēkiem, kam 2. vai 8. pārvaldnieks ir 3. mājā, ir svarīgi būt mobīliem, ir svarīgi kustēties, ir svarīgi veidot kontaktus, svarīgi būt informatīvajā apritē. Ja cilvēks ir izvēlējies tādu dzīvesveidu meža būdiņā, klusu, mierīgi, labprātīgā izolācijā, tad viņš to savu resursu avotiņu ir godīgi aiztaisījis cieti, jo viņam nav pa kurieni tecēt, jo mums ir tajās vidēs jābūt, kur tas avotiņš tek. Pretējā gadījumā, nav pamata čīkstēt, kad to resursu nav. Un šeit arī cilvēkam ir jāmācās. Tā ir vēl viena lieta, tie ir kursi. Tādas praktiskas zināšanas iegūt ir svarīgi. Un tas, kas iet uz vienu pusi, iet arī uz otru pusi. Tātad tie resursi var nākt tieši no tā,
ka tu dod kādam šīs praktiskās zināšanas, ka tu apmāci kādu kaut ko darīt, un ka tu palīdzi kaut kādām lietām no punkta A uz punktu B nokļūt vienalga vai reāli fiziski, vai tas ir kaut kāda loģistikas ķēde, kas tiek risināta vispār tikai internetā tur, bet ir jābūt šai te kustībai. Tātad resursi nāk caur kustību, caur kontaktiem un kustību. Viens pats šeit nav karotājs. Un te ir vēl viena lieta, jābūt jau arī diezgan tā kā drosmīgam un ar veselīgu pašapziņu apveltītam cilvēkam, lai pieņemtu kaut kādus resursus tur no radiniekiem vai kursabiedriem vai tādu kaimiņiem, piemēram. Jo, ja cilvēks ir ļoti lepns, atraida tādus piedāvājumus, tad atkal jau, tu savu resursu plūsmu pats esi apstādinājis ar savu lepnību, atraidot, ko tad es ņemšu visu, kas katram paliek pāri. Par to ir katrā ziņā ļoti vērts aizdomāties, ja kādam ir tāda situācija. 4. māja. 2. vai 8. pārvaldnieks 4. mājā. Šeit patiešām ir resursi, ko dod dzimtā zeme vai vispār nekustamais īpašums, kaut kāda konkrēta vieta. Arī dzimta šeit nāk arī tādas paudžu paudzēs glabāts kaut kas. Un tas nevis kā mantojums pat, mantojums vairāk uz 8. māju būtu attiecināms, bet tie var būt dzīvi, visi var būt dzīvi, no kā tev tas resurs nāk. Vecmāmiņa pie labas veselības rušinās pa dobēm, turpat viss ir, bet tā lielā māja, kas ir tava vērtība, kur tu uzstājiesi viesu namu, tieši nāk caur dzimtu, kā dzimtas īpašums, piemēram. Vai, teiksim, kaut kāda ģeogrāfiski atrodama, veizā ieliekamas koordinātas atrodama vieta, kur tu vari attiecīgi izvēršot kaut kādu saimniecisku rosību, resursus var dabūt. Ļoti pazīstu, man vienkārši klientu lokā ir diezgan daudz, nezinu kāpēc, cilvēki, kuri nodarbojās paralēli savam darbam, kur vienkārši izīrē, viņiem ir tur vairāk kaut kāda īpašuma, viņi izīrē tur dzīvokļus vai vasarnīcas, un tas ir tāds stabils, paralēls ienākums, kas nav viņa pat darba veids, bet kas ir resursu avotiņš, kas viņiem tā pilina katru mēnesi regulāri. Tā kā par to 4. mājas tēmu, ja kādam ir pārvaldnieks 4. Iespējams jūs esat lieliski apsaimniekotāji, kuri var par to arī nopelnīt. Vai vienkārši, resurss ir saistīts ar kaut kādu teritoriju un kaut kādās laimīgo apstākļu sakritības rezultātā, jo šajā teritorijā drīkstat dzīvot vienkārši tāpat. Jā, jums neprasa, piemēram, īres maksu. Vai jums atstāja muižu pieskatīšanā, jūs nevienu kapeiku pa viņu neesat samaksājis, bet toties iekonomējis kaut kāda naudiņa, ko jūs citādi tērētu īrējot dzīvokli. Un šitais arī ir jāņem vērā, ka nauda ir ne tikai tas, kas nāk klāt, bet arī tas, ko tu neiztērē. Un par tādu resursu mēs arī varam runāt par to, ko tu dabū vienkārši tāpat nesamaksājot par to neko. 5. māja. Ļoti interesantā vieta, no kurienes nākt resursiem, un kas sākotnēji prasa resursu ieguldīšanu gandrīz vienmēr. Tātad stāsts ir par visu, ko mēs radām, un radām mēs
ne tikai bērnus, bet arī dažādus interesantus projektus, mākslu, visu kaut ko mēs radam, risinājums kaut kam. Un šī radīšanas enerģija pati par sevi ir resursus pievelkoša enerģija, tad, protams, ja mēs kādam arī parādam to, ko mēs radam, nevis tikai savā nodabā tur radam kaut ko klusiņām, nevienam neparādam. Bet resurss tātad šeit nāk caur to, cik es dodu no sevis radošo enerģiju, tik liels man tas avotiņš arī varētu atpakaļ nākt. Tā kā cik es ieguldu bērnā, tik veiksmīgs cilvēks viņš var izveidoties. Un pēc tam, kad mēs jau esam apmainītās uzturētāju lomās, tad es varu dzīvot bērnu maizē un būt laimīga māte, vecmāmiņa vai kas. Lūk. Par 5. māju arī jautājums par loteriju. Ja 5. mājā ir Jupiters, un ja jūsu kārtē Jupiteram ir tikai sarkanas strīpiņas klāt, tas ir viens no rādītājiem, ka teorētiski kaut kad kādā loterijā jūs varētu laimēt. Ja tā 5. māja vēl iegadās strēlnieku vai zivju zīmē, tad tās izredzes ir vēl lielākas. Apsveicu tos, kuriem tā ir. Ja kādam tā ir, no galvas neatceros. Bet, jā, tas ir viens no tādiem rādītājiem, kad ir vērts loteriju spēlēt. Ja 5. mājā nav nevienas planētas, tad puslīdz droši vispār nav jēgas loteriju spēlēt. Tā, 6. māja, kas atbild par veselību un kalpošanu, ja tur ir 2. vai 8. mājas pārvaldnieks, un tad jāteic, tas tāds klasisks variants savā dienišķajā darbā, es sūri grūti savu naudiņu nopelnu, strādāju sūri un grūti, mēdzu tērēt arī veselībai. Jo veselību es pelnīšanas gaitā nočakarēju. Bet iespējams, ka tava profesija ir saistīta ar veselību, vienalga klasisku, neklasisku dziedniecību. Un tādā gadījumā tas ir tas ceļš, kā kursē resursi, ir daudz foršāk, tad jau vieglāk, tad tu nevis caur slimību savējo, bet caur savu prasmi, caur to, ko tu sabiedrībai dod, kā tu kalpo sabiedrībai, caur to tu dabū savus resursus. Dienests šeit arī ir. Tas gan vairāk attiecās uz vīriešiem, vismaz Latvijā, bet ir cilvēki, kuri dienē vienalga kādā tādā struktūrā un dienestā viņi saņem. Arī ierēģiem tas būtu. 7. māja. Ārkārtīgi forša lieta. Ja tur ir labas planētas, naudas pārvaldnieki, resursu pārvaldnieki, tā tad ir lielas izredzes, ka pie pareizas izvēles vispār nav jāstrādā uztur otra pusīte. Vai otra pusīte ir gana dāsna, lai varētu, ja gribētu, tad varētu uzturēt, ja? Jo ne jau visi cilvēki akurāti grib nestrādāt. Bet tādas iespējas varētu būt, jā. Ka vīrs vai attiecīga sieva tad rūpējās par to, lai resursu būtu gana daudz. Vēl diezgan labi šāda schēma strādā, ja tur ir 8. mājas pārvaldnieks.
Tad diezgan labi veicās darbs, kur ir viens pret vienu attiecības darbs ar klientiem. Jo tas vispār palīdz cilvēkiem veidot attiecības ar cilvēkiem, un īpaši tādas privātas, personiskas attiecības, kas ir simetriskas, kur cilvēki ir uz vienāda līmeņa, neviens nav galvenāks par otru, un apusēji izdevīgā sadarbībā viens saņem to, ko viņam vajag, otrs saņem resursus no tā pirmā. Un tā kā servisā un apkalpojošās un dažādu citādu jomu, kur tu esi padomdevējs un klients tevi uzklausa un viņam no tā kaut kas dzīvē labāk sanāk, tad šī 7. māja ir resursa avots. 8. bizness, un kāpēc tur ir rakstīts krīzes, man prasīja iepriekšējais kurs. Tikko mēs tur runājām, baigi labi, nauda, resursi, labumi, viss kaut kas, bet tur ir rakstīts krīzes. Tāpēc, mīļie, ka ja tu operē ar lieliem resursiem, turklāt ar biznesa naudām, kur ir ne tikai tava nauda, bet arī visi kredīti un algas, kas tev ir jāmaksā darbiniekiem un tam līdzīgi, tas ir liels risks. Un risks zaudēt joprojām pastāv pie nelabvēlīga planētu. Ja planēta tur ir, bet ir sastrīdējusies ar visām citām, par to mēs vēlāk bišķi. Tad tas var būt krīzes situācija vai vispār iebūvēta mūžīgi vai saistīta ar konkrēto laiku, jo laika periodos mēs arī ik pa laikam dabujam kādu krīzi kādā konkrētā dzīves jomā. Lūk, bet paralēli tam, tātad jā, šī ir biznesa pozīcija, sevišķi vērtīgi, ja 8. mājas pārvaldnieks ir 8. mājā. Ja viņš pats saimnieks ir savā mājā. Tad tā ir reāla biznesa karte, kur cilvēks var operēt ar savu un vēl arī ar vīra un vēl arī ar visu darbinieku uzņēmumu un jā, lielām naudām. Ja saimnieks 8. mājas pārvaldnieks ir 8. mājā, un ja jūs tajā savā kartē neredzat nevienu melnu strīpu, kas pie viņa iet, tad arī kredīti ir salīdzinoši draudzīga lieta. Lai gan vispār kredīti kā tādi nemaz nav draudzīgi, viņi enerģētiski nav draudzīga lieta, un es tagad negribu nograut banku sistēmu, bet tā tas ir, ka jebkurš parāds mūs enerģētiski čakarē. Bet ja tas 8. mājas pārvaldnieks ir 8. mājā, tad cilvēks var ņemt kredītus, viņš var arī darboties ar kredītiem, viņš var būt pats kreditors, viņš var ar apdrošināšanas prēmijām un tam līdzīgi strādāt, un par apdrošināšanas prēmijām jāpiebilst īpaši, jo apdrošināšanas gadījums ir krīze pēc būtības, vai ne? Citādi mēs to atlīdzību nedabūjam nekādīgi, mums ir kaut kādās ziepēs jāiebrauc, lai dabūtu naudu, bet tie, kam resursu avots tieši caur šo 8. māju nāk, viņi var diezgan smuki dabūt apdrošināšanas atlīdzības pie gadījuma. Jā. Lūk, 9. māja ārzemes, redzesloks, ticība, man te ir rakstīts. Jā, resursi nāk no ārzemēm, caur ārzemēm, no ārzemniekiem, no ceļošanas vai atrodoties ceļojumā, un arī darbojoties ar tādām augstajām tēmām, kas ir saistītas ar pasaules redzējumu, uzskatu, ideoloģiju, piemēram, arī ar tieslietām, ar tiesu sistēmu, jā, bet ar ideoloģiju tādā nozīmē, ka cilvēks var
strādāt kaut kādā smalkā PR vai mārketingā un čakarēt cilvēkiem atbilstoši vajadzīgajā virzienā smadzenes. Es tā atļaujos sacīt, piedodiet, ja kāds šeit ir no mārketinga, man pašai ir mārketinga izglītība, un es esmu ilgi strādājusi arī reklāmā un PR-ā, tāpēc es arī par sevi to saku, ka jā, kad smadzeņu iestādīšana, ideoloģijas veidošana, tā pati influenceru visa lieta arī būtu ideoloģijas veidošana, vai arī patiešām tu esi priesteris un tu esi draudzes gans vienalga kādā ticībā, un caur to tavi resursi nāk, tāpēc, ka cilvēki spēj noticēt tam, kam tici tu, un ir gatavi tev par to arī kaut kādu finansiālu vai citu labumu sniegt. 10. māja – karjera, publiska redzamība. Lūk, šeit resursi nāk no tā, cik tu esi slavens. Ja 1. mājā resursi nāk no tā, cik tu esi smuks un kā tu labi izskaties un kā tu labi izpaudies, tad 10. mājā resurss ir tieši šī publiskā redzamība. Tātad tev ir jābūt arēnā vai uz skatuves vai privātai dzīvei uz vāka vai domē jāsēž pie galda. No tādas patiešām nogurdinošas, jā, slava vienmēr nogurdina, bet redz, labais šajā ir tas, ka tu vari, kad antireklāma arī ir reklāma, ja? Kad negatīva publicitāte arī ir publicitāte, un šis rādītājs 8. vai 2. pārvaldnieks 10. mājā vēl nenorāda to, ka tā ir laba publicitāte. Tu var būt arī negatīvais tēls, un tik un tā sasniedzis ļoti daudz, nokļūs ļoti augstu, un resursi tev caur to var nākt, tas ir resurss par tavu vārdu. Tu esi zīmols, tev maksā vairāk, tāpēc, ka tu esi tur zīmols, jā, no sērijas. Kaut vai no manas pasaules ņemot, ja, ir ļoti daudz astrologu, reāli ļoti daudz, ja paskatīsies astrologu asociācijas mājaslapā, tur ir certificēto jau ir daudz, cik vēl ir nesertificēto. Bet, ja tu tur rakstīji žurnālos, tevi intervē un vēl kaut kā, tev ir vārds jau, tad tu ar citiem cipariem strādā, tīri vārdu dēļ. Tā kā, ja jums ir šīs 10. mājas stāsts, tad vairojiet savu publicitāti pēc iespējas. 11. māja – draugi, hobiji, pielūdzēji, vaļasprieki, visādas neformālas aktivitātes, projekti, bet šeit ir arī Eiropas Savienības, piemēram, fondu naudas. Jums ir laimīgās 11. mājas situācija, tad jūs varat dabūt rakstīt projektus un labvēlīgos laikos, protams, ne tā, ka vienmēr, bet labvēlīgos laikos, tad jums ir iespēja dabūt no visādām organizācijām arī atbalstu dažāda veida. Un, protams, no draugiem, un draugi ir miljons, un, protams, ka to ir ļoti grūti izmērīt naudā, bet tad, kad cilvēks uztais talku un nevis nolīgsti būvbrigādi, tad tu apmēram saproti, cik daudz ir ieguvis tas, kuram ir daudz un labi draugi. Un caur draugiem var nākt arī visādi informācija par to, kur var dabūt kaut kādus vajadzīgos resursus. Tā kā, ja jums ir šī 11. mājas izvietojums 11. mājā, tad ar draugiem ir jādraudzējas un jābūt ar cilvēkiem, ar ko tu esi uz viena viļņa. Un šeit es domāju nevis tikai tādu
nejaušu paziņu loku, ar ko tu pilnīgi nejauši satiecies tur prātu vētras koncertā, bet tādus, kas ir tiešām cilvēki, ar ko tu esi, ar ko tev ir vienas intereses, ar ko tu kopā kaut ko esi gatavs darīt un šajā pasaulē kaut ko jauku izveidot. Lūk, un mēs esam nonākuši pie pēdējās. Pie 12. mājas par to arī ir iemesls priecāties pie nosacījuma, ka ir ļoti stingri dažādi ētiski kritēriji, mēs esam likuma paklausīgi pilsoņi un tā tālāk, bet ir arī tā, ka ir kaut kādi lielie likumi, ar ko arī astroloģija strādā, kas stāv bišķiņi, un ne tikai bišķiņi, bet krietni pāri tiem likumiem, ar ko dzīvo šī vai cita valsts konkrētajā laika periodā. Un tātad, ja tev 12. mājā tas ir, tu vari diezgan droši neiejaukt valsti savos finansiālajos darījumos, un tev pat pienākās naudas, kas ir honorāri, ziedojumi, aplūkšņu algas, vienkārši atradi, nezinu kā vienkārši atradu tādas, lūk, bet uzmanīgi, jo tad, kad ir šie te ziedojumi un labdarība, tad labdarībai komplektā bieži vien nāk kaut kāda problēma, veselības vai citāda problēma, ja. Un šeit mēs runājam drīzāk par veselības problēmām. Taču, jā, labākais no šīs skalas ir tas, kad garkāja tētiņš man sūta katru mēnesi stipendijas, bet nezinu, kas ir garkāja tētiņš. Nu, vai arī es daru kaut ko nebūtu labi darīt. Jā, es esmu mafijas krustmāte, man nauda nāk, man viņu atnes, es nevienam nesaku, ar ko es nodarbojos, un jo, ja es pateikšu, tad man tas avotiņš būs ciet. Tad tai 12. mājai varbūt arī nebūtu ieteicams ļoti plaši par saviem resursiem vispār izpausties. Arī tuvāku cilvēku lokā, jo viņam ir jābūt drusku zem noslēpuma plīvuri, ja, šeit ir ļoti privāts jautājums, no kurienes man nauda, kur es viņu tērēju, kur es dabūju kaut kādas to vai citu mantu labumu vai vienalga kādu resursu, tad par to es arī, par to vēsturi klusē. Nu tā, mēs esam izgājuši cauri 12 jomām, 12 sfērām, un tā kā viņas ir tieši 12, un jūs esat atraduši visi savējos, kuram stāv. Šie te pārvaldnieki piebildīšu tikai, ka ja ir uz robežas, ļoti, kur redzam, kur ir zīmju robeža, nu, piemēram, kā šitien būtu, ja pārvaldnieks dzīvotu šitien te, uz 2 zīmju robežas, nevar saprast, vai tad viņš ir 2. vai 3. mājā. Ir jāskatās abas vienkārši. Tur nav tādas baigi universālās receptes. Tas it kā atbrīvo roku uz plašāku amplitūdu. Varbūt gan tā, ja ir labi tā, ja šobrīd ir labs laiks no radiem kaut ko dabūt, tad cenšos ar to, ja ir labs laiks kaut ko pārdodot, piemēram, nopelnīt, tad darbojos ar to. It kā plašāks instrumentu klāsts, bet skaidrības mazāk, bet tur lielāku skaidrību ieviest var tikai gadiem ilgi pētot, sakojot, kurš tad labāk darbojās, un tas noteikti nav šīs vispārīgās sarunas tēma. Tā, vēl ir tāda lieta, kā mani resursi vai kā mana nauda jūtās pašlaik. Jo
laika ritējuma rezultātā planētas, protams, kustās, viņas ir nofiksētas, jūsu kartas ir nofiksētas jūsu dzimšanas brīdis, bet kustība, protams, ka turpinās. Un starp planētām jūsu kartē un tām, kas dabā kustās, visu laiku veidojās kaut kādas attiecības. Labākas vai sliktākas, un to, vai viņas ir labākas vai sliktākas, var diezgan viegli saprast, tad, ja atcerās no skolas ģeometriju un atcerās leņķus. Un tāpēc es minēju sarunas gaitā, vai tur kāda sarkana vai tur melna strīpiņa, tas ir manā programmā ir uzlikts sarkans labi, melns sarežģītāk. Un attiecīgi tas sarkanais ir šie te 60 vai 80 grādu leņķis vai 0 grādu leņķis, ja tas ir Jupiters, ar ko 0 grādi veidojās. Un sarežģīti ir tādi, jā, planētas ir stāv tieši, piemēram, šeit ir dzimšanas kartē tavu planētu, un šeit ir šobrīd Saturns. Nu, Saturns tur būs, piemēram, pavasarī, ja? Un ja tavs naudas pārvaldnieks ir tieši pretī auna zīmei svaru sākumā, svaru pirmajos 3 grādos, vai 90 grādu leņķī, varbūt viņš ir mežāžu pirmajos 3, vai vēžu pirmajos 3 grādos, tad šis šogad ir sarežģīts gads attiecībā uz taviem resursiem. Cik grādos viņš ir, tu vari labi izlasīt, kur te visi tie grādi ir rakstīti šitajā, kur ir grādi. Ja, tu vari paskatīties, ir pirmajos 3 vai nē. Tātad pirmajos 3 vēzis, mežāzis vai svari nav labs naudas gads. Sorry. Var būt arī tā, kad liela izdevuma un kaut kas tāds, jo Saturns vienmēr sataisa ziepes, kur viņš parādās. Ja viņš parādās negatīvi. Tas pats Saturns, veidojot 60 vai 80 grādu leņķi, var nostiprināt, sazemēt kaut kādas ieceres, iespējams ierobežot uz kaut kādu laiku, bet ja nav bijis zināms, tad cik man tā alga gala beigās ir tur uz papīra 1000 vai 1200, piemēram, tad Saturns nofiksē, ok, neuztraucies, tev ir 1100, piemēram, bet tu zini, ar ko rēķināties. Tev tā summa, tagad mēs pie šefa parakstām šogad jauns tur pielikums pie līguma, summa ir tik. Vai arī tu īsti nezini, cik tev būs jāsamaksā par jumta jauna uzlikšanu, tad Saturns darbojoties šādos te 60 vai 80 grādu leņķos, tev iedod skaidrību, cik tad lieli tie tēriņi būs. Un tu vienkārši saproti, ar ko rēķināties. Un šeit es arī atzīmēju to, kas attiecas tieši uz šo gadu, tātad labākās pozīcijās šovasar un uz priekšu būs strēlnieka pirmie 3 grādi, lauvas pirmie 3 grādi, ja šajās zīmēs un grādos ir jūsu resursu pārvaldnieki, tad Saturns viņus nofiksēs, saliks pa plauktiem, ieviesīs skaidrību, ieviesīs pamatojumu. Par pagājušo gadu runājot, ja jums naudas pārvaldnieks ir jaunavā, tad tas vai zivīs, tad tie bija ļoti sarežģīti finansiāli laiki. Nu, kuri turpinās vēl, bet nu pat jau pavasarī tas tracis izbeigsies. Savukārt, kur ir labi, Jupiters pat nonākot sliktos grādos, neko baigi slikti neizdarīs, vai vismaz tajā brīdī varbūt būs diskomforts, bet viņš iedos varbūt tādu vērienu, ko tu nevari pacelt, tādu gribēšanu lielāku, bet arī stimulu pieplakt un darīt, un savukārt, ja viņš būs ar 3 stūri vai 180, es esmu ierakstījis 80, tas nav pareizi, 180. Es izlabošu materiālos.
Um, tad var rēķināt, ka Jupiters ir iedevis atļauju tev ar resursiem darboties īpaši, un Jupiters mums pašlaik ir Dvīņos, un jūnija sākumā viņš ieradīsies Vēzī. Tātad pašlaik labais naudas laiks ir ūdensvīriem, svariem Dvīņiem, kam naudas pārvaldnieks ir ūdensvīros, svaros Dvīņos. Bet sākot no jūnija, tad ūdens stihijā būs favorītos tātad Vēzis, Zivis, Skorpions, kā naudas pārvaldnieki. Naudas pārvaldnieku atrašanās zīmes ir favorīti un var mēģināt kaut ko dižāku iegādāt, nopelnīt, uzbūvēt vai kā citādi izlietot, liederīgi izlietot un patīkami izlietot resursus. Tas ir par laiku runājot. Jā, un tad, ko tad darīt, kā tad pielabināt tos? Ir man tur tāds naudas pārvaldnieks, vēl viņam 7 melnas strīpas klāt un vēl laiks slikts, ko man darīt? Īstenībā tad, ja uz doto brīdi viss ir slikti, tad darīt neko, tad pārfokusēt uzmanību kaut kur, kur enerģija brīvāk plūst un nemēģināt dabūt lielu naudu, jo tas draud pārsvarā ar kreņķēšanos par to, ka tu viņu nedabū. Bet, ja viss ir puslīdz jēdzīgi, tad svarīgi ir, kā jau es teicu, meklēt šos resursus tur, kur tev viņi no dabas ir ielikti. Tas nenozīmē, ka tā ir vienīgā vieta, caur kuru tu tagad gaidīsi, ka tev tā nauda caur radiem nāks un vispār neko nedarīs, dzīvos brālim uz kakla. Nē, to tas nenozīmē, bet ir jāļauj viņai ienākt pa tām durvīm, pa kurām viņa dabiski plūst. Tu vari paralēli darīt visu kaut ko, bet tev ir jāļauj arī tam avotiņam plūst, lai būtu apjoms lielāks. Tad reklāmas pauzē, veiksmes datumi, brīnišķīgais izdevums, kas vēl ir šomēnes nopērkams. Viņā ir ļoti labas tabulas par tēmu, kad kaut ko lielu darīt vai nedarīt. Un sekojot šīm tabulām, es tagad esmu ekrānā, nezinu. Šeit ir pa visiem lielajiem darbiem, gan par tieslietām, gan nekustamo īpašumu, gan darījumiem, firmu reģistrāciju, visādām tādām lietām ir, un arī citi vesela kaudze veidu, kā tos labākos laikus nofiksēt, kā tad izvēlēties laiku tad, kad patiešām ir labi konkrēto lietu darīt. Jo reti, kad ir tā no astroloģijas viedokļa, kad ir vienkārši forši dari, ko gribi. Ir pāris tādi aspekti, bet viņi galīgi nav daudz. Un tāpēc ir vērts pasakot arī, kad tad ir šīs te labās, nelabās konkrētām lietām, dienas. Vēl viena lieta, un par to ļoti, ļoti uzsver vēdiskā astroloģija, bet vispār tā ir ārkārtīgi pareiza doma, ka pateicība ir bezgalīgs saņemšanas stāvoklis. Ja tu neesi pateicīgs par to, kas tev ir, tad tu neveido rezonanci ar visum lielajiem likumiem, tad tev nedod vēl. Tev vēl dod tikai to, par ko tu esi pateicīgs, kas tev jau ir. Un te darbojās visi šie vēlmju kartes un kolāžas un talismani un grafiskā maģija un viss pārējais, ka tu par to domā tagadnes izteiksmē, man jau ir. Paldies, ka man jau ir. Un šī formula tiek izmantota rituālos un
Viņa ir pamatot arī psiholoģijā, jo zemapziņa, ja viņai tā kārtīgi pasaka, ka man ir, un vēl pasaka paldies, ka man ir, viņa ir tendēta noticēt un sākt vibrēt tādā frekvencē, kas piesaista to, ko tu gribi dabūt, ja. Ja tā pateicības vibrācija ir tāds fantastisks instruments un vienlaikus prasa lielu tādu apzinātību un darbu ar sevi, lai tu varētu tiešām pateikties par kaut ko tā, it kā tas tev jau būtu, pateikties par to, ka tev ir fantastisks vīrietis pēc tam, ka tu vienu pati savā gultā esi pamodusies jau kuro gadu. Tas nav vienkārši patiešām, ar naudas lietām tas varbūt ir vieglāk nekā privātām, un tik un tā to ir ļoti svarīgi kultivēt. Sadarboties ar savu planētu, savu resursu pārvaldnieku, un saprast, ko šī planēta no tevis vēlās. Viņa vēlās pirmkārt, lai tu dod viņai atbilstošu darbu. Bet šī ir ļoti, ļoti plaša tēma, un es to nevaru iekļaut šajā nodarbībā. Ja kāds gribēs ar mani parunāties personiski par savu karti vēl, mēs varam izskatīt to, tikai atgādiniet, ka par to arī jāparunā. Bet katra planēta tavā kartē ir ar kaut kādu konkrētu vēstījumu, ar kaut kādu konkrētu mērķi. Katra grib, lai tu padarbojies konkrētā kaut kādā virzienā. Un ja tu viņu kustini tajā virzienā, viņa ir gatava parādīt savu labāko pusi. Diemžēl ir arī ir diezgan maldīgs priekšstats par to, ka ja cilvēks nodarbosies tieši ar to, kas viņam vislabāk patiks, tad viņš arī savu maksimumu nopelnīs. Diemžēl tā nav. Jo pirmkārt, tur ir absolūti elementāra loģika. Ja es gribētu daudz nopelnīt, es nestrādātu par astrologu vai vēl jau mazāk nevadītu žurnālu. Es strādātu bankā vai par advokātu vai kādās zobārs naudīgajās profesijās. Ja? Es nedarītu to, kas man patīk, es pelnītu naudu, un ir diezgan bieži ir tā, ka kartē ir rakstīts, ka tas, caur ko tev nāk nauda, ko tu varētu vislabāk nopelnīt, nebūs tavs sirds darbs, ja tev tas nemaz nepatiks. Bet ja tu tik un tā to dari, tad tā ir savā veidā sadarbošanās, bet sadarboties var vēl daudz un dikti dažādos veidos, un par to mēs varam kādreiz atsevišķi parunāt. Un tad ir labklājības rituāli, un kas gan ir šie labklājības rituāli? Un vai viņi strādā? Es domāju, ka viņi strādā, bet ar resursiem un tāpat arī ar naudas enerģiju tās attiecības ir jāveido regulāri. Nav tā, ka tu vienreiz tad tur tos čekus sadedzini un viss caur tagad tev miljonu plūdīs, vai tu vienreiz uztājas talismanu un pēc tam par viņu aizmirsti un viss notiks, vai uztājas naudas sveci un nekad viņu neaizdedzini. Tas vienmēr ir tomēr tāds darbiņš un ilgstoša attiecība veidošana, tāpat kā ar draugiem. Mēs nevaram vienreiz 5 gadē sazināties un cerēt, ka pēc pirmās vilpiena kāds mums nāks palīgā. Lūk, bet par labklājības rituāliem, man īstenībā viņi patīk, un arī festivālā Evertos mums bija labklājības talismana darbnīca Spīgans teltī, un diezgan smuki tur tas darbojās, un es arī esmu taisījusi dažādus ģumja rituālus un tāds, kas mūsu baltu saules kalendārā ir šīs te pieturas, kuras ir vairāk par labklājību atbild
arī to lauku var turēt. Un, protams, ka ir arī vides enerģētika, ko var izmantot. Reklāmas pauze numur 2. Reklāmas pauze numur 2 tikko iznāca. Pagājušajā gadā pašās beigās iznāca šī grāmata mājaslapas jūtē. Un te ļoti daudz ir stāstīts tieši par vides enerģētiku, par to, kā izveidot savu dzīves telpu tā, lai pareizās lietas no pareizajiem virzieniem nāktu. Jo katru virzienu pārvalda attiecīgi tur kaut kādas planēta enerģijas, un ja mēs runājam par labklājību, tad it kā pareizi iekārtojot to savu vidi vai darba vidi vai dzīvojamo vidi, tu arī vari veicināt šīs te labklājības plūsmas. Tā. Un ko es vēl gribēju pateikt par to? Nu, vēl ir talismani, protams. Talismani, ja mums ir jāstiprina kāda no labklājību un resursus dodošajām planētām, tad mēs varam izmantot simboliku. Un ir atbilstības katrai planētai, ir atbilstības visās pasaulēs, augu, dzīvnieku, kristālu, metālu, visās. Un šo te varat pat baigi nepūlēties ātri visu izlasīt, jo materiālos šis slaids būs. Un ja mēs nēsājam talismanu zinot, kad tas ir tādai un tādai planētai atbilstīgs, mēs viņu attiecīgi pastiprinam, mēs viņu pat faktiski aktivizējam tajā tēmā. Un tās atbilstības ir ne tikai par šiem 3 labajiem tēliem, ir arī pārējām planētām. Droši vien tā arī varētu būt interesanta tēma kādai nodarbībai. Bet vispār par planētām un to, ko viņas grib, bija mums šitāds izdevums. Bija šāds izdevums, Spīganai pagājušā gadā, un vēl tagad es domāju, kad platformā Lase.lv, ka var iegādāties viņu, PDF noteikti var iegādāties elektronisko. Ja nav, jo šeit diezgan smuki ir aprakstīts tas, kura planēta ir nākusi ar kādu uzdevumu un kā ar viņu sadzīvot, kā darīt tā, lai visas tavas planētas būtu nodarbinātas. Tas ir tāda kā laimes atslēdziņa. Jā, tā. Es esmu pabeigusi garo stāstu. Es gribēju palielīties ar to, ka ir beidzot mēs varam uzskatīt, ka drīkst publicēt Pūces dziednīcas mājaslapu. Faktiski es šo slaidu ieliku tikai tāpēc, ka lai varētu ielikt kaut kur Pūces dziednīcas adresi. Un arī e-pastu, un aicināt arī uz pasākumiem, kas pie mums uz vietas sējā, Salkrastu novadā, notiek ik pa brīdim, un es par to Facebookā allaž pasaku, ja kaut kas tāds notiek, un tagad, kad sāksies labāks laiks, tad arī labklājības rituāli tur visticamāk notiks un tā. Un es beidzu dalīties, un tagad es varētu paskatīties, kas te ir ierakstīts. Labi, kas noskatās ierakstā, DVD, viss kārtībā. Un tagad lūdzu par jautājumiem. Mēs esam ļoti labi iekļaujušies. Mums vēl ir pat 15 minūtes jautājumiem, tā kā droši varat slēgt mikrofonus un uzdot jautājumus, un es pilnīgi noteikti esmu gatava arī
parunāties, atrast laiku privātai konsultācijai. Ja kādam ir jautājumi, cik maksā privāta konsultācija, tad es varu pateikt, ir 55 naudiņas, un viņas tiek ieguldītas tiešām dziednīcas attīstībā, tāpat kā tās naudiņas, ko jūs par šo semināru ieskaitījāt, tas ir, lai veidotu vietu, kur mēs varam gan gan atpūsties, gan visu kaut ko uzzināt, gan radīt savu dzīvi, veidot savu dzīvi ar visādiem rituāliem un tam līdzīgi. Tā. Kā tur būs ar tiem jautājumiem? Būs kāds vai nē? Vai es aizpildu pauzi vienkārši? Lūdzu runājiet mikrofonā, ja? Ja ir kāds jautājums, droši sakiet, nekautrējieties. Es, protams, māku lasīt. Tūliņ arī izlasīšu. Labi. Tā. Ja ne 2., ne 8. mājā planētu nav. Nē, tas nenozīmē, ka naudas nav. To, kā jau es teicu, tas nozīmē, ka nav uzdevums ņemties ar šīm tēmām. Jo pārvaldnieks katrai mājai ir tas, kas apzīmē to tavu naudu vai tavus citus resursus. Pārvaldnieks jau te ir. Viņš vienkārši ir citur. Viņš nenodarbojas akurāt ar finanšu menedžmentu. Nu, nevajag, tādā gadījumā nevajag iet varbūt strādāt pa grāmatvedi vai bankā, ja tur nav nekā, jo tas nozīmē, ka tu neesi piemērots līdz galam ar resursiem darboties ikdienā kā profesionāli, bet tas nenozīmē, ka tev naudas nav. Varbūt vēl kāds kaut ko pajautās? Halo! Es gribēju pavaicāt par tiem grādiem. Es nesapratu īsti par tiem, teiksim, ja man ir 2. mājas pārvaldnieks, Jupiters strēlniekā 2. mājā, bet tur sanāk tie 19 grādi, tie cipari bija vidējā, ja, tā līnija? Es uzlikšu atpakaļ to slaidiņu, tūliņ parādīšu, kuri bija grādi, par kuriem mēs runājām. Jā, ja man ir, piemēram, tas Jupiters strēlniekā, un tur ir 22 grādi sanāk, pretī vēl Jupiters strēlniekā, jā. 22 grādi, tas nozīmē, ka tas nav labi, bēdīgi, vai tas ir labi? Tas nav ne bēdīgi, ne labi, bet tas nozīmē, ka šogad nekādas milzīgas revolūcijas tur visticamāk tajā jomā nebūs. Skaidrs, jā. Ko tas nozīmē? Ja viņš būtu pirmajos 3 grādos aunā, mežāzī, vēzī vai svaros pirmajos 3 grādos, tad es teiktu gaidi ziepes, sakrāja, lai ir spilventiņš. Bet tas ir tikai tāpēc, ka tur Saturns šogad staigās pāri un viņu bremzēs nomāks, taisīs ciet. Bet citi grādi ir drošībā. Cik labi. Tā ir labā ziņa. Paldies. Jā, paldies. Es gribēju pajautāt, man sanāk tā kā 2. māja, tas strēlniekā, un tātad man Jupiters iznāk 3. mājā. Tātad caur komunikāciju un caur savu sarunu, caur kursiem, tas viss, tā kā es to resursu, tā kā, turu, ja? Man viņš tā kā nāk tad. Ja tu viņam ļauj nākt, un ja tu ar savu tuvāko apkārtnē esi labās attiecībās un pieņem to, kas... Ja tu, kā bērnībā tas ir, ka kā riebjās, ka vecākā brāļa vispirms bikses, pēc tam slīdas, un vispār tu esi meitenīte, un tev nepatīk tās melnās slīdas. Bet tev ir jāpieņem, lai šo enerģiju dabūtu pie sevis, tev jāsaka, paldies, man pašai nē, bet es visu dabūju tur no brāļiem māsām. Tātad, ja man tās attiecības ar brāli, tur varbūt nav tā, no bērnības, jo viņš man apcēla, tad man ir tas tā kā jāpieņem, tā kā, jāizvaro.
Tev ir viņas labākajā gadījumā jāuzlabo. Jāuzlabo, jātur labās, tātad jābūt labās Jā, attiecībās. jābūt tā, lai tur brīvi tā enerģija staigā. Jo mēs jau ar savu arī aizvainojumu, un pat tad, ja mums šķiet, ka tas bija sen un vairs nav svarīgi, bet ar ko tad visi psihologi man gadiem nodarbojas, Jā. lai nojauktu to mūrīti, ko mēs uzceļam ar brāļiem vecākiem un It tā. kā caur to Jupiteru, jā, nu viņš man tā kā ir tas pārvaldnieks, un tad būtībā es strādāju skolā, jā, un es arī vadu tādus, klusuma stundas bērniem, bet es zinu, kad man, piemēram, tur ir jābūt informatīvai apritei, man tas nāk ar tādu grūtību, jo man Jupiters ir retrogrāds, tas tā varētu būt ar to saistīts. Retrogrādās planētas, lai citi saprastu, ir tās, kam R burtiņš maziņš ir klāt. Viņas vairāk darbojas iekšpasaulē nekā ārpasaulē, bet resursi pēc būtības ir ārpasaules lieta. Ja? Nu, jā, attieksme pret resursiem ir iekšpasaules lieta. Kā ārpasaulē tev viss var būt forši, iekšā tev var just višķiņ kaut kāds. Jā, tā man arī iet, es ar tādu pretestības laiku eju tajā, apritē, tajā komunikācijā. Bet jā, es saku, tas, kad apjoms un tas, cik man ir komfortabli ar to, neiet obligāti pārītīgi. Tās nav obligāti saistītas lietas. Jā. Vairāk strādāt, lai vairāk naudas arī nevienam baigi nepatīk. Tas ir tieši tas pats apmēram. Jā, un 8. mājā man ir tā Venēra. Bet man tas pārvaldnieks arī tur ir, tas ir Merkūrs, tad arī Venēra man tā kā kaut ko tur dod. Viņi iedod pievienoto vērtību, protams, jebkur, kur parādās Venēra, parādās iespēja naudu patērēt. Jā, nu tad tā varētu, tā laikam man būs tā lieta, ka patīk patērēt, jā. Bet pārvaldnieks saka, ka tev ir jāstrādā, ka tu vari pati savu lietu veidot, un 8. mājas pārvaldnieks savās mājās ir biznesa iespējamības rādītājs. Nevis tā, ka obligāti tev tur tas bizness ir jāuztais, bet ka tu vari. Ja? Jo tas ir tikai instrumentu kastīt, tu jau viņus var nelietot vispār, ja? Bet ja tu viņu lieto, tad tu ar viņu kaut ko var izdarīt. Tātad tas ir Merkūrs atkal kaut kāda saskarsme, ja? Tātad caur sarunām, caur saskarsmi ar citiem, es saprotu, kaut kā tādā veidā es varu, ja? Tas ir, viņš ir... Ja vēl ar tādiem, kur ir krīzes situācijā, tad pavisam... Merkurs vēzī. Jā, tādiem palīdzēt, tātad, ja? Apmēram, labi. Paldies. Vai mums ir vēl kādam kaut kas, ko varētu vēlēties pajautāt? Labdien. Sveiki. Es vēlētos tiešām, jo es ļoti uzmanīgi klausījos, bet es laikam kaut ko pašā sākumā neesmu sapratusi. Savā kartē skatos, ko esat atsūtījuši. 2. mājas pārvaldnieks, Urāns, svaros 8. mājā. Kas man no tā ir jāsaprot? No tā, ka tev ar resursiem darbošanās īstenībā varētu būt veids, ar ko tu pa dzīvi nodarbojies. Darboties ar resursiem, iespējams darboties ar svešiem resursiem vai ar biznesu kā tādu. Tas ir tas, ko tu varētu. Bet tas, ko es sākumā teicu, kas... Ja tas pārvaldnieks, ja viņam ir klāt vienas vienīgas melnas strīpas, tad viņš var būt arī tāds, naudu, kur nauda aiziet vai resursi aiziet, nevis kas atnāk. Ja. Bet tas ir jau nākamais līmenis, ko tiešām nevar tā kursā pasniegt. Tas ir jārunā ar katru cilvēku skatot. Jā, es sapratu, bet... Es ar citiem resursiem svešiem nenodarbojos, ne? Man ir darbs ar medicīnu. Bet tu strādā ar 8. mājas tēmu, ar krīzes tēmu. Medicīna ar veseliem cilvēkiem nestrādā. Aha, tas ir šāds tas resurs. Jā, viņš var izpausties kā profesionālā joma. Jā, un 8. mājas pārvaldnieces Saule.
Aunā 2. mājā, kas man te tas otrs atzīmēts. Superīgi, tu ar veselības nostiprināšanu arī nodarbojies. Saule ir vitālais. Jā, Tas ir zelts, ja mēs runājam par resursiem, bet tā ir arī vitalitāte, dzīvības spēks kā tāds, ja mēs runājam vispār astroloģijā, ko mums Saule rāda. Saule ir dzīvības spēks, tas rezervārs, ko mēs pamazām tērējam. tad es tā kā pareizajā jomā. Nu, es godu vārds neatceros katru kārtu. Es nevaru. Es saprotu, jā, vienkārši es tā kā Cik tālu mēs runājām, jā. labi. Nu, ok, paldies. Jo labāk, jā. Labdien! Es arī vēlētos uzzināt savējo. Man ir pārvaldnieks Jupiters 2. mājā un ūdensvīrā 3. mājā. Tas ir tas stāsts par radiem kaimiņiem, un ko mēs jau te izskatījām tikko. Jā. Tas pats storijas, jā, kas sievietē bija. To es tā kā bišķiņu dzirdēju, jā, tad tas arī tā kā uz manīm varētu attiekties, jā. Tas attiekties uz visiem 3. mājas. Aha. Ok. Tad 8. mājā man pārvaldnieks ir Merkurs un strelniekā 2. mājā. Nu, redz, pie tevis nāk nauda arī no krīzēm un no biznesiem. Tu arī vari veidot savu uzņēmēju darbību. Jā. Nevis dienēt pie kāda, kas ir 6. mājas stāsts, bet pats veidot savu uzņēmēju darbību. Tas nenozīmē, ka tev tūliņu piedara tur milzīgs koncerns, ja? Lai gan arī tā var būt, bet tas jau sīkāk tad jāskatās. Bet, ka tu vari pats virzīt savu uzņēmēju darbību, savu naudu. Tā. Var pajautāt? Jā? Man nebija skaidrs par tām melnajām strīpām. Šobrīd ir situācija, ka man tiešām ir jāizlem, kur un kā es strādāju un dzīvoju. Un man pie tās... Zini, Ilona, pirms tu par to man saki visiem, es tev saku, parunājam privāti, labi? Jo tas jautājums prasa no daudzākām pusēm pieiet nekā no vienas tikai resursu tēmas. Jo, proti, lai labu lēmumu izdarītu, nevar paskatīties tikai uz 2 mājām, ir jāskatās karti kopumā un laika dinamikā turklāt. Tāpēc es nevis tāpēc, ka es gribu izspiest papildu naudu, bet tiešām, lai kvalitatīvi atbildētu, tā ir privāts. Es sapratu, labi, paldies. Man ir čatiņā uzrakstīts arī stāsts. Es stāstīju gan par 8. māju, gan par 9. māju. Es īsti nesaprotu jautājumu, ko tu gribēji. Tu, kas neesi Laima Lūse, bet esi kaut kas, es neatceros citu vārdu. Daira, ja? 2. mājas pārvaldnieks 8. mājā, tā tad ir par biznesu, jā, bet 8. mājas pārvaldnieks 9. ir bizness tieši saistībā ar ārzemēm. Ar ārzemēm vai ar pārrobežu sadarbību, vai ar ārzemniekiem, vai ar augstāko izglītību un ideoloģijas veidošanu, pasaules uzskatu veidošanu. Par to tas stāsts ir 9. māja. Jā, Aija, tad es, ja drīkst uzjautāt, es maz drusciņi biju apbēdināta, tad tāpēc arī padalīšos. Nu. Man bija 8. mājas pārvaldnieks Merkurs Vēzī 6. mājā, un tad tur man es piefiksēju, kā tu teici, sūri grūti pelnīto naudu mēdz iztērēt veselības uzlabošanai, un Nu kā, tas tā arī tā ir, jā, ar manīm tas tā, sakrita šis te jūs teiktais. Bet, un tad līdz ar to arī, ja kalpo sabiedrībai, tad savus resursus tā kā tādā veidā arī atpakaļ. Jā, tas ir karmiski viss nepateicīgākā pozīcija
priekš šīs konkrētās dzīves. Protams, mēs varam iedomāties, ka ja mēs tur visu baigi labi daram, tad nākamajā būs šokolāde, bet nu jā, un tad var izvēlēties, protams, šos te var pārspēlēt uz profesionālo nodarbinātību, jo katrai tai mājai attiecīgi būs veselā virkne jomu, kurā tad var strādāt un tā kā pārvirzīt, piemēram, no savas veselības uz citu veselību, tur darboties, strādāt medicīnā vai aprūpē. Jo Nu jā, jo ārstam un pacientam ir vienādas kartes, bieži vien policistam un bandītam ir vienādas kartes. Jautājums, kuru pusi mēs izmantojam, kurā pusē mēs to akcentu uzliekam un to grūtumiņu atstrādājam. Nu vai neatstrādājam. Mēs jau visādi ziķeri esam. Nu jā, tu tā kā sāki par katru to māju, un tad tā šitā sestā māja bija tad jā, tāds tā kā, nu, tā. Sastā ir visgrūtākā, jā, bet, nu, godīgi sakot, es esmu diezgan pārliecināta, kad mēs pirms mēs nākam atkal un atkal uz šo zemi, mēs to savu programmu, nu, mēs paši piedalāmies tā savas programmas izstrādē, ja? Nav tā, ka mūs atsūta tur par sodu vai kā bonus vai vēl kaut kā, ka tas ir process, kurā mēs kaut kā, kur dvēseli iesaistās, izveidojot to kvestu tādu, kāds viņai ir nepieciešams, lai viņa augtu un attīstītos, un ja kādai dvēselē ir nepieciešams apgūt kalpošanu, nu, tad viņa tā arī piedzimst tādā brīdī, kad tas resursu pārvaldnieks ir 6. mājā, jā. Nu jā, es šobrīd esmu auklīte. Man ļoti, ļoti patīk šis te darbs. Es tiešām pat varētu teikt, tas ir mans sirds darbs. Bet veselībā ir jāiegulda pēc tam, jā. Nu, tā kā tas ļoti sakrita. Paldies. Man arī lūdzu jautājums. Labdien visiem. Man ir 2. mājas pārvaldnieks Saturns Lauvā 8. mājā. Jā, nu. Es īsti nesaprotu. Tātad tava nauda nāk caur krīzēm, caur biznesu, caur transformāciju, caur sarežģītām situācijām, bet tu vari pārvērst to par biznesu, bet man liekas, tev ar biznesu nav tieši nekāda sakara dzīvē, bet varētu būt, ja tu izvēlētos tādu ceļu. Bet mēs jau varam izvēlēties ceļu, mums nav obligāti vispār jāizmanto nekāda resursa, kas tur kartē ir iedoti, mēs varam. Un ja 8. mājas pārvaldnieks ir mēnesis Jaunavā un 9. mājā? Nu, tad attiecīgi nauda nāk caur ārzemēm, ārzemniekiem, ideoloģiju, plašsaziņas līdzekļiem, iespējams var pietiesāt kaut ko arī. Resursi var nākt tiesvedības rezultātā. Bet augstākā izglītība un augstākā zināšanas tur arī ir. Nu, piemēram, augstskola kā bizness, ja, Stabiņš. Viņam ir augstskola, tur vai ir vai bija, un tas ir viņa bizness, tas var būt arī tā, vai bizness kā, nu, tev pieder žurnāls, un tu cilvēkiem veido noteikti ideoloģiju ar savu žurnālu, tas tavs bizness, 9. mājas tēma. Nu tā, bet šos te... Ir tikai viens sakars, ka dēls dzīvo ārzemēs vairāk it nekas. Nu, redzēt, tev var nākt līdzekļi reāli no ārzemēm. Tas ir jāizmanto tev. Tas nenozīmē, saprotiet man pareizi, ja, tas, ka jums ir šis te iedots pārvaldnieks tur. Tas nenozīmē, ka, ja jūs neko nedarīsiet, ka viņš tur savā nodabā pats strādās. Tas nozīmē, ka jums ir iespēja viņu izkustināt un no turienes kaut ko dabūt. Dabūt ārā tad, ja viņš ir nodarbināts, ja viņš ir aktīvs, ja viņš ir izkustināts, ja mēs ar viņu kaut ko daram, ja mēs to
cirvīti kaut kā izmantojam, tad mēs to malku varam dabūt. Bet tā malka pati, viņa nenāks mājās tikai tāpēc, ka tev ir cirvītis. Saprati? To domu. Nu, apmēram. Man izklausās, ka man ir tik sarežģīti, ka man liekas, ka man jāiet pie tevis otrais runāties. Lūdzu, Nesaprotu. mēs to noteikti varam darīt arī Vai ne? vienu no jums. Labi. Paldies. Tā. Ja vairāk jautājumu nav, es vairāk arī neaizņemšu jums sestdienu, nu pat jau pusdienas laiks. Droši mans ēpasts jums visiem ir. Mans telefons būs uz materiālu. Droši var par šo vai par kādu citu jautājumu. Es slēdzu ārā rekordu.